Sveiks, palīdzi man sakārtot to visu. Visu šito, ko tu redzi. Protams, vispirms jau varētu sakārtot tos vadus, lai tie nekur nemētājas. Tad varētu pielikt kādu augu, lai telpā būtu mājīgāk. Un tad varētu padomāt par to. Bet rekur man ir augi 1, 2, tur ir vēl. Lieliski! Šie augi izskatās lieliski. Varbūt tos varētu novietot uz galda, lai tie labāk izceltos. Vai varu vēl kaut ko darīt? Nē, labāk palīdzi man sakārtot šīs te kastes. Lieliski! Šīs kastes varētu sakārtot kaudzītēs, lai tās aizņem mazāk vietas. Vai arī tās nepieciešams izpakot? Tās nav nepieciešams izpakot. Kopš es pirmo reizi ieraudzīju jauno Pixel 9a, es uzreiz tajā iemīlējos. Un galvenokārt, jo tam vairs nav faktiski kameras, kuras izlien no korpusa. Skatos uz tevis, Xiaomi 15 Ultra. Bet tam ir vēl vesels lērums lietu, par kurām visām turpmākajā apskatā. Ieteicamā ierīces mazumtirdzniecības cena ir 549 eiro, kas ir ļoti pieņemami vidējā segmenta telefonam. Tiesa, manā prātā šis tieši konkurē ar Nothing 3A Pro un Samsung A56, bet tas salīdzinājums var būt vēl kaut kad būs. 4 jaunaklīgas krāsas kā rozā, jeb peonijas un zilganā ir foršas jauniešiem, tomēr krēmīgā gluži kā lielajiem pikseļiem man patīk vislabāk. Tiesa, uz apskatu ir atnācis melnais, kurš ir visklasiskākais un visneuzkrītošākais, bet, kā ir tā jādzīvo. Uzbūve man patīk vislabāk, un uzbūvē esot izmantots teju viss, ko var atkārtoti pārstrādātu izmantot. Pirmajās nedēļās lietojot šo telefonu, es sapratu, cik ļoti šis telefons vairs nav tā kā 8A, kurš bija vistīrākais telefons pieaugušajā mākslīgā intelekta feature pārsātinātajā telefonu pasaulē, un šo titulu šogad graciozi pārņems Nothing ar saviem 3A modeļiem, un Pixel 9a kļūs jau par diezgan pilnasinīgu telefonu ar mākslīgā intelekta iespējām. Bet pirms tam noteikti vēlos īpaši izcelt šī telefona uzbūvi un dizainu. Manuprāt, laikos, kad visi telefonu ražotāji ir sākuši nedaudz pārspīlēt ar kopējo telefonu izmēru, kā piemēram, salīdzini šos te divus izmēros vai šos te divus izmēros. Ir tiešām patīkami redzēt telefonu, kurš to ir sapratis, un kameras moduls arī vairs nav milzīgs kluts aizmugurē, kurš tikai traucē pa lielam dzīvot. Attiecīgi, uzslavas telefona inženieriem, kuri spējuši lēcas ieslēgt korpusā tā, lai telefons maksimāli plakani būtu uz galda. Krāsas arī ir atbilstošas A sērijas pikseļu sērijai, ja tā var teikt, diezgan košas, jauneklīgas, bet neaizmirstot arī, ka varētu būt arī kāds nopietnāks cilvēks, kurš varētu izrādīt interesi par šo telefonu, piedāvājot šādas te klasiskās arī. Jāpiemina, ka korpus ir taisīts no pārstrādāts plasmas, un tā alumīnija rāmis arī ir pārstrādāts, un starp visiem šī gada nopietnajiem vidējās klases telefoniem ir ar IP68 ūdens aizsardzību, un tas, ko nevar īsti kamerā nekādīgi pārnest ar labāko sajūtu uz tausti. Pretstatam Samsungam ir IP67 noturība un Nothingam vispār ir tikai IP64, tā ka šīs uzvar ļoti ievērojami. Telefonam iekšā ir Tensor G4 procesors, to versijas būs 128 vai 256 GB atmiņa ar 8 GB operatīvo, 6,3 colu POLED aktuā displejs, galvenā kamera ir 48 megapikseļu platleņķa, 13 megapikseļu ultra platleņķa un 12 megapikseļu selfiju kamera. Baterija ir 5100 mAh ar 23 vatu vada un 7,5 vatu bezvadu uzlādi. Veiktspējas testos tas sev parādīja, es teiktu, caurmērā ļoti labi. Visvairāk, protams, izleca baterijas darbības laiks. Bet jebkurā gadījumā noliekot tiešos konkurentus priekšā, varēja redzēt, ka šis nav nekāds baigais nīkulis un tiešām viss ir līmenī. 2 dienu gandrīz baterijas darbības laiks, tas bija īstenībā ļoti, ļoti iespaidīgi no šī te, principā starp konkurentiem mazākā telefona. Noteikti šajā telefonā es vēlos arī izcelt šo te POLED Actual Display, kurš ir lielisks, un uz tā viss, arī tas, ko filmēs vai fotografēs, izskatīsies lieliski. Skaļruņi telefonam arī ir ok, nekas pārsteidzošs, bet bilde noteikti liek priecāties. Tā maksimālais spilgtums, kas ir 2700 niti, noteikti izceļās uz konkurentu fona, un 1800 niti high brightness režīmā, kas nav tas pats, kas pīķa spilgtums, piemēram, HDR saturam. Tāpat ir pārliecinoši labākais salīdzinājumam. A56 rādītāji bija 1900 nīti pīķa un 1200 standarta maksimālais spilgtums, Nothing 3A un Pro ir 3000
1000 niti pīķa un 1300 parastais, tā ka, šis te mazais, un šis iespējams būs šī gada vienīgais mazais telefons, tā spējas ir tīri fiziski ļoti iespaidīgas. Klasiskā pikseļu manierē no fotogrāfijām un video es īstenībā sagaidu diezgan daudz, jo pikselu foto apstrāde, jo īpaši ir savā klasē, pat ja kameras fiziskie parametri kādam varētu šķist itin standarta, viena no labākajiem, bet, piemēram, automātiskais makro režīms gan ir foršs. Sāks ar Google Pixel 9a selfie kameru. 4K kvalitāte, stabilizācija ir šķietami standarta, bet to arī nevar tā 100% apgalvot, jo iestatījumos, tur, kur tu izvēlies Full HD vai 4K filmēs, nav par stabilizāciju nekas runāts. Vienīgā tāda nopietnā papildus feature, kuru ieslēgt vai izslēgt, kuru tu varbūt šobrīd arī nedaudz dzirdi, ir tā saucamā speech enhancement, respektīvi, ja mākslīgais intelekts palīdz ar apkārtējo trokšņu slāpēšanu, lai vairāk varētu izcelt un apstrādāt dabīgo runājumu balsi. Un tagad šis speech enhancements ir izslēgts, un tu automātiski arī dzirdi, kāda ir starpība vismaz ierakstītajiem audio materiālu. Kas attiecās uz Dynamic Range, es tieši tagad pretī saulē, bet es pagriežos otrādāk. Ir jāsaka, ka tīri labi kamera tiek galā. Labi, varbūt, ka ne tik labi, bet vismaz pelēkais mākonis daudz maz ir redzams. Protams, tu redzēji, ka tas var būt vēl labāk arī saskatāms. Tagad pārslēgsies uz galveno kameru, kura arī filmē 4K kvalitātē. Tiesa ar 30 kadriem sekundē standarta stabilizāciju, kā tu vari redzēt. Arī šobrīd ir ieslēgts speech enhancement, jeb šī mākslīgā intelekta balss izolācija un trokšņu slāpēšana, kura gan nestrādā, ja filmē uz 4K 60 kadriem sekundē. Ko es arī izdarīju un tikko pārslēdzu, un attiecīgi šī feature vienkārši izslēdzās ārā, to nav iespējams mainīt, un šās tad ir tas ieraksts, kur raksta atkal. Stabilizācija ir ieslēgta standarta, kas izskatās sasodīti iespaidīgi. Tā ka, varētu, labi, man ir tikai viens ceļgals, nevaru paskriet, bet ir vēl arī stiprāka stabilizācija iespējama, kas, kad iPhone'im tas bija Active Track, ja nemaldos, tā tas saucās, vai Action Mode. Tas bija Action Mode, bet jā, nepateiks, ka cilvēks iet pa bruģisu, vai ne? Viss tik stabili glīti, un Dynamic Range, kur ir gaišās debesis, kur ir māja. Tagad tu redzi, kā mainās Dynamic Range, ja es paspaidu un pafokusēju uz dažādām gaišākām un tumšākām vietām. Tumšā vieta, jā. Un debesis, atkal tumšā vieta. Tā, bet caurmērā ir jāatzīst, ka itin solīdi. Lūk, tagad ielas trokšņu brīvībenes mašīnas un tā. Kaut kādi emopa brīnumi staigā apkārt. Bet ko es gan manu, ka autofokus ir, labi, es neteiktu, ka ir lēns, bet ar nelielu tādu aizkavību. Bet tā caurmērā, jā, lūk. Kas ir interesanti, ir moments ar locked stabilizāciju, respektīvi es tagad varu principā 45 grādos tagad kustinu telefonu, viņš iekropo līdz 2 reiz zoomam un notur šo te fiksēto kadru. Tas ir interesanti. Kāpēc viņš gan tagad man ir izdomājis no pilnīgi horizontāla stāvokļa vēl paņemt šādu te dīvaino leņķīti, es nezinu. Bet, ja tu neesi izbojājis savu sākotnējo kadru, tad tas tāds arī paliek. Atkal ļoti iespaidīga funkcija. Šī te feature ar to stabilizēto kadru, jeb locked stabilization, tiesa nestrādā uz selfijiem. Pat, ja es ļoti gribētu, es nevarētu sevi tagad normāli iecentrēt un stabili turēt. Droši vien, ka tikai pikseļiem 10 tas būs pieejams.
kad tie iznāks, bet, nu jā, tādas lietas ar šo kameru sistēmu, selfiju un galveno droši arī ierakstīt savas domas. Un arī šis pēdējais segments tika filmēts ar šo te voice enhancement. Tā kā jā, tādi pirāģi. Aha, man beidzot izdevās atslēgt stabilizāciju, nu vai atrast, kur to var izdarīt. Bet tāpat ir jāsacina, ka diezgan labi tiek galā šī lēca ar parastu iešanu un daudz maz stabilu roku. Bet, nu jā, laikam es ieteiktu atstāt ieslēgtu šo te stabilizāciju, tāpēc, ka bildi tā baigi nekropļo. Artefakti, kas ir parasti stabilizācijai, nu, kad te malas visas sāk bišķi ņirbēt, arī nav. Demonstrācijā, lai tu vari redzēt, tagad es ieslēdzu to iestatījumu atpakaļ. Jā, šis ar automātiski. Nu jā, nu Google māka Androidā ir saslēdzis pietiekami daudz noklusējumu iestatījumus, lai tie tāpat sniegtu to pietiekami labu bildi, arī uzreiz izvelkot un šaujot, kā saka, scenārijos. Mākslīgā intelekta feature'am šajā telefonā, nav dažas tādas lietas, kuras var novērot, piemēram, Samsung S-sērijā, bet noteikti ir vairāk, kā piemēram tajā pašā Samsung A-sērijā, nemaz nerunājot par Nothing 3A sēriju. Google nedomā, ka tev nebūtu pelnījis, piemēram, AdMe funkciju fotogrāfijām vai trokšņu izolāciju video materiāliem vai Best Take vai Gemini citas features. Jā, iztrūks tādas lietas, kā atrodi man restorānu, nosūti info izziņā, kādam vismaz man testu laikā īpaši tas nestrādāja, kontekstuālā sapratne par dažādu lietotņu savstarpējo sadarbību. Atrodi man tuvāko restorānu un nosūti par to ziņu Laurim. Atvainojiet, man neizdevās atrast nevienu kontaktu ar vārdu Lauris. Vai šī fotokompozīcija ir pareiza? Kompozīcija ir interesanta. Jā. Caurmērā tās lietas, kā atrodi man restorānu, nosūti info izziņu, īsti nestrādāja, jeb kontekstuālā sapratne par dažādu lietotņu savstarpējo sadarbību, kā to varēja novērot Samsung S25 sērijā. It kā ir, bet strādā varbūt 10% gadījumu, bet teorētiski, jā, ja tu to reāli īsti neesi paspējis izmantot, tad tev pa lielam tas nepietrūkst. Ja ir sanācis redzēt un padarboties, tad tas šķitīs kā, īstenībā trūkums, bet atkal jau telefons ir par apmēram 600 eiro. Visu gribēt var, bet visu nedabūsi. Un tāpat šim ir, piemēram, bezvadu uzlāde. Vai šo telefonu dienas beigās nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai pirkt? Principā es žonglētu starp shortlistēt un pirkt. Jā, Samsung A56 maksā lētāk, nepilni 500 eiro, bet A56 nav bezvadu uzlāde, ir dažas mākslīgā intelekta lietas mazāk, ir nosacīti vājāks kameru izpildījums, bet noteikti noskaties A56 apskatā foto un video testa kadrus un salīdzini. Tā kā šis nav tik viennozīmīgi. Protams, vēl ir Nothing 3A Pro un vispār arī 3A, kur ir vēl lētāki, tāpēc starp visiem šiem te budžeta / vidējā segmenta tālruņiem Pixelis noteikti ir viens no dārgākajiem. Labi, starp šiem trijiem īstenībā dārgākais, bet diskutabli ir arī par kripatu vairāk noderīgo lietu tajā, kā bezvadu uzlāde, mākslīgā intelekta features un noteikti ērtāks un komfortablāks dizains. Ar to domājot, ka, piemēram, kameras moduls nebāžas ārā uz sajūtām, tas ļoti patīkams un, ja tas ir svarīgi, tad Pixelim ir arī Wi-Fi 6E, kamēr A56 un 3A sērijai ir tikai Wi-Fi 6. Tātad būs jau nodrošinātāks pret nākotni. Es personīgi laikam šo vērtētu augstāk par A56 un 3A sēriju, kas nozīmētu, ka es diezgan droši ieteiktu šo kā pirkt, bet saprotu tos, kuriem zīmola lojalitāte piemīt, tāpēc kā minimums shortlistēt šo gan varētu. Ar to tad es domāju, ka arī šajā video viss. Paldies, ka noskaties, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!